Visiem čau, te atkal es Kristīne, un šodien atpakaļ ir rubrika, kurā es intervēju viesi un taisu viņai arī make-upu. Šodien pie manis ciemos ir Jelena Danilova. Vai tagad tu strādā slimnīcā vai tikai savā kabinetā? Uz doto brīdi es mācos un strādāju par neonatologu perinatāla aprūpes centrā un arī rezidentūru neonatoloģiju. Un, protams, arī lielākoties tas ir savā privāta praksē, jo tomēr, ko redzi ikdienā un kad tu redzi savu darbiņu, tas ir tā vērts. Līdz ar to es tur visvairāk ieguldu savu spēkus un enerģiju. Kurā tieši neonatologa centrā tu strādā? Jēkabpilī. Jēkabpilī. Es tu domāju, Rēzeknē jau tāda nav. Nē, Rēzeknē ir dzemdību nodaļa, Jā. kura patreiz tiek renovēta, bet viss tur notiek. Jā, viss notiek. Starp vīriešiem, kas taisa remontu, dzimst bērni. Nē, tas ir atsevišķi, tas ir nodalīts starp sievietēm un vīriešiem, tā ka agrāk atceraties, bija ekskursijas skolas laika maļķiki направо, девочки налево. Tev ir tas tā privāta prakse laimīgi kopā tulkojas no krievu valodu? Jā, laimīgi kopā. Jā, es ilgi sēdēju, vai pareizi? Laimīgi kopā, jā. Kas tev iedvesmoja sataisīt tieši savu praksi? Iedvesmoja? Mana ģimene, es pati. Es domāju, mazā alga. Mazā alga. Protams, tas arī ir viens no faktoriem, kurus nevar izņemt no dzīves kvalitātes, kā mums visiem ir jāiet, jādzīvo un tādā ziņā. Un es arī uzskatu, ka arī mediķi no valdības puses nav pietiekoši labi novērtēti. Jā. Cik daudz darba kolēģi iegulda un ko dara. Attiecīgi speciālistu trūkumu dēļ, viņam arī rodas tie izdegšanas sindromi. Un es atceros, kad es diezgan daudz strādāju pēc rezidentūras, līdz pienāca tas brīdis, kad es izdomāju, ka es gribu ilgstošu atvaļinājumu. Un tad vīrs pateica, ka tas ir bērna kopšanas atvaļinājums. Jā. Protams, arī toreiz uzreiz pieteicas 3. bērniņš, kad es jau tam biju gatava, bet īstenībā šo atvaļinājumu es izdzīvoju pilnā apjomā, kā saka, izbaudīju grūtniecību, pēcdzemdību depresiju un ar prieku atgriešanos darbā. Tā, ka viss arī šitais iziets, bet, kad man gribējās atslēgties pavisam no medicīnas, paralēli viena draudzene piedzemdē arī meitiņu, un viņa visu laiku jautāja par vēderīzēm, par to, kas jādara, par bērnu aprūpi, jo viņai tas bija pirmais bērniņš. Un līdz ar to tas man arī iedeva to iedvesmu. Un patreiz arī tā, ka es saku paldies tai māmiņai, kura nelika man mieru, bet tomēr stimulēja man un saprotu, cik tagad ikdiena tas ir svarīgi māmiņam atbalsts, ka cilvēks, kurš arī ne tikai no TikToka vai Instagrama paskatās vai kaut ko palasā var ieteikt, bet arī, ka tu zini no iekšpuses, kāpēc ir nepieciešams. Tas un kāpēc, un tas ir nepieciešams, kā aprūpēt bērniņu tādā ziņā ikdienas lietas, jo pediatri viņi jau ne tikai nodarbojas ar slimību ārstēšanu. Jā. Pēc idejas, un tāda arī ideja ir, kā viņi nodarbojas arī ar preventīviem pasākumiem. Tas nozīmē, ka stāsta vecākiem, kā aprūpēt, kā pareizi nesāt. Taisim cet? Bērniņu sēdināt, piebarojums un viss tas. Bet arī, kā es jau minēju, 15 minūšu laika, kas ir novēlēta vienam pacientam vai atvēlēta vienam pacientam, ko var veikt vizītes laika, to reāli
kura māmiņa pati nobijusies no ārsta, ka tulīt viņai kaut ko pateikt, ka viņa nav pareizi izdarījusi, nosverēt bērnu, uztraucas par bērna veselību, arī ikdiena tie jautājumi aizmirstās tādā vizītes laikā. Un pēc tam atnākot mājās, tad tu arī... Uz augšu? Jā. Tu arī šito tā aizmirsi. Un, protams, mana pieredze, ka es pati kļuvu pa mammu pirmo reizi, es saprotu, cik man svarīgi būtu tas, ka man būtu kāds atbalsta personāls, kurš, tā, ka ieteiktu, jo grāmatas lasa vienu, prakse rāda otru, un vecmāmas saka trešu. Un tā, ka bieži vien arī, jo laiki iet uz priekšu, dzīve mainas, temps mainas, ritmas mainas, tehnoloģijas, viss iet uz priekšu un attīstās. Un jādzīvo pēc jauniem laikiem, nevis pēc vecām vadlīnijiem, kā 2 mēnešu vecumā ievadīja stūmi vai burkānu sulu. Tādā ziņā, tomēr tas arī bērni tiek novēroti, skatīti, lai viss būtu bērni attīstība labai tā, ka un diezgan daudz tiek stāstīts, daudz tiek rakstīts, bet dažreiz tā prakse nesakrīt, un tāpēc jau arī tas bija stimuls. Arī speciālistu, tieši bērnu speciālistu trūkuma dēļ, kad tu ved savu bērnu uz Rīgu pie speciālistu, tu zini, kādu ceļu ir jābrauc. Īpaši, ja bērniņš ir saslimis. Īpaši, ja bērniņš tieši ir saslimis, un cik tas ir, kad tu esi pats izgājis šo ceļu, tu saproti, cik tas ir svarīgi būtu izveidot šeit. Līdz ar to tā ideja arī rodās kopā. Profesionālā pieredze, teoretiskā bāze, ko tu iegūsti universitāte, un arī sava ikdienas pieredze, kā mammai, ko tu esi izgājis. Tāpēc rodas. Un tad, kā es jau minēju, manas smadzenes, viņas vienmēr domā, kā atvieglot to dzīvi, kā paliktu vieglāk. Un kad tu dežūras laikā, piemēram, gripas epidēmijas laikā, 60 vecākiem izstāsti vienu un to pašu par temperatūru. Un tad tev jau rodas, kā tad labāk. Tad arī izveidots tika tas telegrams kanāls, pateicoties tehnoloģijai, kur vecāki jau arī var apskatīties tos saucamos špikerus, vismaz uzmetumus, un arī saņemt atbalstu un informāciju no attiecīga speciālista. Kā, piemēram, fizioterapeits, mums tur logopēds pieaicināts, pediatrs ir tiešais jautājums ārstam, akūtās stundas tas ir, kad brīvdienas, kad svētku dienas, kad tas vislielāk ir nepieciešams. Kā māmiņa esmu izdzīvojusi šo pēc dzemdību depresijas, vienmēr viņi saka, uzkrāsojam lūpas sarkanas un veicam savienojam patīkamu ar liederīgu, gan bērniņam attīstam, runāt prasmes ieliekam, gan arī sev stimulējam. Mūsu muskulatūru sēs. Tas ir tāds paņēmiens, kas reāli palīdz vienkārši tad māmiņa uzkrāso sev sarkanas lūpas. Jā. Un iedomājies, viņa no rīta pamodas, pusnakts negulēta, viņa ir nogurusi, bet, bērniņš prasa savu, taču, ir jāaprūpa, ir jāpabaro, Un tad brīdī tu vari atpūsties uz divāna, bet ja tu esi nekāds un kāds, Sintie teica, gulēt savos puņkos, jau negribas, tad tu uzkraso sev seju, uzliec vieglu. Vismaz sejas krēmiņa, make-upu, izkemē matus, uzkrāso lūpas, uzreiz tad sajūtas rodas savādāk, ka tu jūties par sievieti, ne tikai par māju kalponi vai kalpotāju, vai par māmiņu, Un tad arī tu vari apgūties, blakus bērņiem runāties ar viņu, un viņš rēģē uz tavam sarkanam lūpām, jo viņas ir spilgtas, viņas ir sarkanas, viņš arī, mamma ir skaista, ne tikai ar to capīti augšā. Tad arī rodas patīkamas sajūtas, patīkamas emocijas, jo visu kopā ir saistīts taču.
Pat nebiju aizdomājusies līdz tam, ka var reāli uzkrāsot sarkanas lūpas un tā izklaidēt bērnu. Jo viņi taču arī kaut kur 2-3 mēnešu vecumā viņi jau sāk atšķirt krāsas. Sarkans, zaļš, zils, jā. Un sarkano viņi arī reaģē un līdz ar to sarkano lūpu krāsu var izmantot. Taču kara laikā sievietēm arī izgudroja, kāpēc sarkano lūpu krāsu. Tas arī viņiem to sievišķīgu sajūtas atgrieza. Un arī krāsojot lopus tā, ka es vienmēr esmu domājusi, kā es varu vingrot, arī pateicoties vienai pilates skolotājai, kura stāstīja, kā var trenēt vēdera priekšēju muskulatūru, ka tu ar ratiem pastaigaties, elpošanas vingrinājumus, vienkārši bagātināt sevi ar skābekli, pie tam vēl arī elpot ar vēderu, uzlabot savu iekšējo orgānu stāvokli, vēdera presīti. Protams, ir jāzina, kā to arī jādara tie paņēmieni, bet viss ir iespējams. Jūs dalāties Telegram? Jā, Telegram kanālā. Mums tur vispār ir priekšmazuļiem, paņēmieni un lifehacki, kā tur par piebarojumu uzsākt, un viss šī taista. Tad mums ir vispārēja grupa. Un tad trešā grupa, kur mēs gatavojam kopā, kad dažreiz arī ikdienas dzīve, nav ideju, ko un kā pabarot bērnu ar ko. Tad arī tur receptes un tiešām māmiņas, viņas tik fantastiskas izgudro tās receptes, ka nekad nebiju mūža nodomājusi, kā var makaronus nokrāsot rozā krāsā. Jā. Patreiz taču ir rozā Barbijas stēlu, un rozā krāsā un mazā meitene, tas ir ļoti aktuāli tagad ar bietēm. Jā. Pielietojot dabiskās krāsvielas. Tad mums arī ir tāds zariņš sieviešu lifehacki, kur arī mēs dalāmies kā ne tikai kā māmiņas, bet kā arī kā sievietes. Par frizūram, par kosmētiskas līdzekļiem, par ceļojumiem. Tāds kā sieviešu kūniņš arī. Jā. Jo mēs taču arī esam sievietes. Jā. Un arī tad var ne tikai telegramā, bet arī dzīvē tikties tajā pašā privātpraksē. Jā, savā privātpraksē mums ir arī zālē. Agrāk mums bija notika tikšanās Vinī centra, paldies par to, ka viņi mūs uzņēma, un tad līdz ar to tur bērni varēja spēlēties, un māmiņas padzert kafiju, aprunāties un padalīties ar informāciju. Tagad plānā mums ir sava zāle, kur notiks mums klātienes tikšanās. Jā. Tā, kur mēs arī apvienojam ne tikai, protams, veselība, tas ir pirmais un tas ir svarīgākais, bet arī ikdienas lietas, dzīve, par to nav jāizmirst. Tā. Cik tad maksā šitāds klubs? Es saprotu, viņš darbojas kā klubs. Jā, tas ir mēneša maksa. Jā, tas ir mēneša maksa, 25 eiro mēnesi, kad ar tevi ārsts ir praktiski 7 uz 20 stundām. Es nesaku 24 stundas, jo kaut 4 stundas naktīs guļu. Jā, un dabīgi, kā 3 nakties uzreiz neatbildēšu. Bet dažreiz, kad notiek kaut kas dabīgi no rīta, viņas jau zina, viņa saka, doktor, es jums ierunāju ziņu, es zinu, ka no rīta jūs noklausīsieties un dosiet to atbildi tādā ziņā. Jo uzreiz, piemēram, naktī rodas tādas situācijas, ka tu nezini, kā un ko rēģēt. Protams, var uzzvanīt uz 113, 112, bet cilvēki, kas atrodoties te klausulas galā, nevienmēr zina savus pacientus un kas tur zvana. Dabīgi tas arī ir ieteikums, ka braucam uz stacionāru, Protams, ir tādi gadījumi, ka tiešām ir jābrauc uz stacionāru, un es arī viņiem saku, ka uz doto brīdi ir tā un šī tādi, ka mēs bez tā nevaram iztikt. Bet lielākoties ir tie gadījumi, kad māmiņas, viņas pašas var tikt galā ar visu, tikai viņas vajag atbalstīt, ievirzīt pareizas sliedes, un tad arī bērni atvesļojas krietni ātrāk. Šo arī es esmu novērojusi strādājot slimnīcā, jo
no mammas iekšēji vispārēji stāvokļa ir atkarīgs bērna atvesļošanas etaps, cik ātri vien tas notiksies. Jā. Tāpēc pats pirmais ir jāpadomā par sevi. Jā, man liekas, tavā arī Instagramā tu ļoti uzsver to, ka darbojies ne tikai ar zālēm, bet arī ar psihosomātiskai pieeja. Psihosomātiskā pieeja. Tas nozīmē ne tikai zāles. Jā. Es apvienoju, var sakot, daudzas metodas. Tas ir psihosomātika, fiziska attīstība, emocionāla attīstība, medikamenti, un tad mēs arī izlīdzinām to vienā balansā, un kur mēs kā varam, piemēram, kam jābūt aptieciņa, par uztura bagātinātājiem un vitamīniem. Es arī diezgan daudz stāstu, ka mēs skatāmies uz to sastāvu, nevis uz to krāsainu, skaisto buņģiņu, tādā ziņā. Uztura sastāvu mēs arī pētam un skatāmies, ko ieliekam mūsu bērņu vēderiņos, lai viņi būtu veseli. Protams, svētkiem arī jābūt svētkiem, tos mēs arī svinam. Jā. Un gatavojam tortes priekš tētiem, kā mēs varam, tātad laimīgi kopā būt, tad arī kopā ar tētim, kad mēs viņus sveicam, apsveicam, viņi ir mūsu arī atbalsts. Principā, vislielākā saikne bērnam ir ar māmiņu, ar sievieti. Jā. Un sieviete solšana nodot šo informāciju mūsu bērniem, kas tiek apaugļots un tiek attīstīts mammas vēderiņa. Ja grūtniecības laikā mamma sajūt no tēta to atbalstu, to drošības sajūtu, tad līdz ar to grūtniecība norites mierīgi. Protams, savā veidā bērniņiem ar tēviem ir saikne. Viņi sajūt, kas notiek iekšā ģimenē. Līdz ar to tas arī var būt par cēloni slimošanam, kad vecāki bieži vien strīdās. Bet vislielākoties, kad mēs strīdamies, kad mēs esam izdegušas, kad mums nav palīdzības, kad mums nav atbalsta. Līdz ar to mēs jau sākam kliegt, ka mums vajag palīdzību. Un arī bērniņš to reaģē, tāpēc viss kopā ir saistīts. Lielākā saikne bērnam ir ar mammu, bet, protams, par to vidi, kas tur notiek, un tas ir imunitāte, arī tētiem ir jāatbild. Un ja mēs esam divi pieaugušie cilvēki, kas uzņemamies to atbildību par bērna dzīvību, un esam to ienesuši šai pasaulē, tad mums arī jāuzvedas kā pieaugušiem cilvēkiem. Un ja notiek kaut kādi strīdi, tad arī jāsāk apsēsties pie galda un jāizrunā tās lietas, kas neapmierina viens otru. Jūsu klubā ir vientuļie tēvi? Vientuļi tēvi nav. Bet manā praksē ir bijuši tādi gadījumi, kad tēti audzina savus bērnus. Un es varu pateikt, ka tas arī nav viegli, un es vienmēr abrīnēju šos tēvus, ka viņš uzņēmas to atbildību un nepamet savu bērnu, saņemas un iet uz priekšu. Jā. Un varbūt, ka arī pateicoties tam, ka manā dzīve ir bijusi tāda pieredze, ka es redzēju šīs māmiņas, kuras vienkārši izdeg un aiziet no šīs pasaules. Arī tas atbalsta klubs ir izveidots par atbalstu šīm sievietēm. Tavā praksē ir bijušas tādas sievietes? Jā. Ārprāts. Diemžēl manā ārsta praksē, bet tādi gadījumi ir bijuši. Un kad tu jau kā ārsts būdams, tu jau viss ir izdarīts, visa komanda ārstu ir strādājuši un darījuši, bet nav izdevies glābt šo dzīvību. Viņa psiholoģiski, tieši no psiholoģiskā aspekta izdega, ja? Un tad aizgāja? Nē, tas bija vairāk tā, ka sieviete pēc bērņa piedzimšanas, tas ir sanāk 1,5 gadiņš, kad
bērni, ģimene, māja, darbs, jā. Bet savai veselībai nepievērs uzmanību līdz ar to, kad jau tika tas konstatēts, diezgan bija jau smagā pakāpē. Jā, visi šitie tie deficīti un trūkumi ir aizgājuši. Nu tā, ka tā dzīve arī diezgan izturās skarbi, tāpēc arī es vairāk balstīts šīs klubiņš, šīs atbalsta komanda, kas tiek veidota un kur speciālisti tiek piemeklēti, kuram tiešām tas ir sirds darbs, kuram patīk strādāt ar sievietēm, ar ģimeni kopā, ja, ar bērniem, uz ģimeni svērtībām vērsts un uz ģimenes atbalstu. Kā es piedalījos neonatologu kursos, kur bija tieši uz ģimeni vērsta medicīnā. Ne tikai tas, kā uz ģimenes ārstu ir uzgrūsts viss, jā, pat tādā ziņā, bet uz ģimeni vērsta, uz ģimenes atbalstu medicīna. Un arī kolēģi ir piedalījušies Somijas projektā, kurš arī tika īstenots Bērnu Kliniskās universitātes intensīvas terapijas nodaļā, ja, kur tieši māmiņas arī, kuriem ir dzimuši šī priekšlaicīgi bērniņi, kuriem ir nepieciešams tas atbalsts, jo viņiem ir nepieciešama savādāka aprūpe. Dabīgi ienākot intensīvas terapijas telpās, kur ir daudz aparātu un visu medikamentu un visa kā. Tu nezini, kā to bērņu paņemt rokās un ko tu vari, ko tu nevari. Tad arī viņi tiek apmācīti, kā aprūpēt, kā pabarot, kā šitais, un viņi redz to bērņu atvesļošanas procesu, un ja ir atbalsta komanda, tad, protams, ir drošāk. Jo, ja piedzimst vesels bērniņš, protams, tas ir prieks, un es vienmēr saku, ka tas tik ļoti neatdzīvina, ka tu no rīta sadzirdi bērna kliedzienu, kurš tikko ir piedzimis, jā, nekāda kafija, nav tik atspirdzinoša, jā, atsvaidzinoša, kā tas. Bet dzemdības un grūtniecības tas ir tas process, kuru mēs līdz pēdējiem brīdim nevaram prognozēt, jā, bet mēs varam uzturēt savu veselības stāvokli, savu iekšējas emocionālas sajūtas, noturēt līdzsveri. Kas lielākoties arī ir atkarīgs no tēta puses, ne tikai no mammas un no kopā, no atbalsta, no ģimenes atbalsta kopumā. Un, ja, dzemdības ir tāds process, kas var arī sākties priekšlaicīgi, ātrāk, neprognozēti, un tam, diemžēl, neviens nav sagatavots. Tad tu arī pasniedz, tu pasniedz Rēzeknē? Un? Jā, es pasniedzu Rēzeknē, Paula Stradiņa medicīnas koledžā filiāli Rēzeknē, ārstu palīgiem, masieriem, un arī Daugavpils universitātē kopš pagājušā gada fizikālas terapijas speciālistiem. Un kur studenti ir gudrāki? Zini, man šo ir grūti spriest. Tu zini gan jau. Nesaki, grūti spriest. Nē, ir katra specialitāte sava specifika, ko tev tieši ir jāzina. Ja? Piemēram, fizioterapeiti, tur taču ne tikai ir tie speciālisti, kuri nodarbojas ar bērniem. Tur ir cilvēki, kas nodarbojas ar sportu, tur ir treneri, ja? Ārstu palīgi, tas jau ir cita specifika. Un kā es vienmēr saku, ir jābūt, kā jāizvēlas profesija, ja viņa tev patīk, ja tu sajūti, ka tas ir tavs, ja? Bet ko es redzu dažreiz no studentiem, ka viņi aiziet vienkārši, viņi nezina, ko viņi grib, jo vecāki tā gribēja, ja? Piemēram, vienam studentam es prasu, kāpēc tu aizgāji uz ārsta palīgiem? Tētis ar mammu gribēja tā... Saku, bet ko tu pats gribēji, ko tu vēlējies, nezinu. Un viņi aiziet, tā ka... Jā. Patreiz arī es iesaistos arī pilsētas veselības komisijā, sapulcēs, kur arī ar sociālas jomas speciālistiem, tieši ar pusaudžu resursu centriem mēs sadarbojamies, un lai uzlabotu to veselības kvalitāte pilsēta kā kopumā. Jā. Piedalos aktīvi
projektos ar pašvaldībām, ar manu dzimto pusīti, kā saka, ar Mākoņkalna novadu tieši jauniešu centru Strops, ar Kalnatu, jā, ka mēs ar komandu tur, ar meitenēm, kas strādā centros, pusaudžu jauniešu centros, organizējam nometnes, vesels, aktīvs, kustīgs. Arī patreiz būs mums ekskursija. Kā tev pietiek laika tam? Tu taču 3 bērni vēl. Nu kā, es jau Tas tavs klubiņš ir dot tavu enerģiju, vai kā? Rezultāti, ko es redzu no klubiņa. Jā. Var sakot tā. Bet arī bērni daudz enerģijas dot, viņiem tas ir interesanti. Un es, ka man patīk apvienot patīkam ar liederīgu. Es vienmēr esmu arī kaut kādas, varbūt kā tās korupcionāli domas, ka, protams, es varu savu darbu apvienot ar bērnu dzīvi. Līdz ar to bērni iet nometnē, jā, es iedarbos. Es arī paralēli, viņi uztver tur mani nevis kā mammu, bet kā ar ārstu, jā. Mēs braucam kopā ekskursijas, bet arī es varu būt blakus un sniegt viņiem, piemēram, tādu drošības to sajūtu. Cik biedru ir, komandas biedru ir šobrīd tā? Uz doto brīdi mums ir komandas biedri no 10 cilvēkiem. Liela komanda jau. Jā, jau principā pa gadu, jā, tā ka jau ir izveidojusies vesela komanda, es varu pateikt. Jā. Gada laika ir izveidojusies vesela atbalsta komanda. Un arī darba komanda, ne tikai atbalsta. No sākuma tas bija kā atbalsts. Un tad jau tagad tas jau ir darba komanda. Arī Instagrams diezgan profesionāli izskatās salīdzinājumā, ar citiem. Noteikti iečakojiet Jelenas Instagramu lūdzu. Tad šobrīd tu sāki ar Rēzeknē praksi, bet izskatās, ka tas varētu augt vispār pa pilsētām un vispār, jo, ja katrā filiālē būtu pa labam dakterim, bet laikam citi negribēs strādāt dakteri uz cita daktora. Kā būs? Redzot piemēru no kolēģiem, kas atvēra pediatra privātu praksi, varbūt kāds ir dzirdējis Rabarbera Med, ka mēs kopā varam kā speciālisti sadarboties. Es domāju, ka kāpēc gan nē? Jo arī redzot to, ka mūsu pilsētas mūsu pilsoņi, ja, kuri ir aizceļojuši prom no Latvijas, viņiem nav arī tās kvalitatīvas medicīnas, kas tur pieejas. Jā. Un tad viņi brauc atpakaļ pēc atbalsta. Un tāpēc es neierobežoju sevi tikai ar pilsētam, ar Latviju, bet arī ārpus Latvijas. Tas ir foršs tāds formāts, ka var arī ārpus. Īpaši ārzemēs tas ir ļoti vajadzīgs. Vai ir doma taisīt online apmācības? Jā, tāda doma ir, un tāda vīzija arī ir uz nākotni. Tāds ir video tieši lekcijas, ja? Jā, video apmācība, un arī plānā man ir arī iegūt apmācīt tiesības, lai varētu kādu docētājiem. Ne kā docētais, es varu jau apmācīt studentus, un viss šitais te tieši savam kursam ir apmācīt tiesības. Autortiesības. Jā. Tam arī vajag atļaujas. Jā. Tur ētikas komisijas un visi vairāk tāds. Man likās, tu esi dakteris un tu vari stāstīt, ko tu gribi pa labi, pa kreisi, ne? Nē, taču viss arī, tīpaši viss, kas saistīts ar bērniem, tad jābūt ar vecāko atļauju, ar pieaugušo atļauju, kā. Jo arī bērnam ir savas tiesības. Tā, Jelena jau ir gatava, tēls no Sinties, make-ups no manis. Gribu pateikt paldies Jelenai par šo burvīgo interviju un vienmēr forši pavadīt laiku ar tevi kopā. Paldies, jā. Un noteikti piesakojiet Jelenai Instagramā. Kā pieteikties vispār Telegram tavam kanālam? Tas ir jāraksta tev? Jā, jāraksta
personīgās ziņās, ka es gribu pievienoties Telegram kanālām. Jā, un tad jūs pievienos, tāpēc noteikti darat to. Es skatos, lai tu darītu to tagad. Tiksimies nākamajā video. Atā! Atā!